Šajā video izstāstīšu par to, kas, manuprāt, būtu jāņem vērā, izvēloties savu kouču, pat visdrīzāk savu mentoru. Tiecoties pie izaugsmes, pie transformācijām, pie domāšanas maiņas, tiecoties mainīt savu identitāti un dzīvi, mēs bieži vien kādam sekojam. Un tas ir normāli, tas ir normāls cilvēku instinkts, tas kādam sekot. Arī es tā daru, arī es, kad jūtu, ka es esmu kaut kur apstājusies, meklēju kādu, kas ir 2 soļus augstāks. Un vārds 2 soļus nav nejaušs. Tieši tā es skatos uz cilvēkiem, ar kuriem es vēlos miedarboties un no kuriem es vēlos paņemt domāšanas veidu, ieraudzīt, kā viņš dara, ko viņš dara, lai arī spērtu soli augstāk. Un jā, es neslēpšu, ka es skatos arī lielos blogerus, lielos mentorus, cilvēkus, kas ir krietnu soli augstāk nekā es, bet es nepērku no viņiem neko. Paskaidrošu savu domāšanas veidu un kāpēc, manuprāt, mana stratēģija strādā. Tad, kad es saprotu, ka ir laiks mainīties, es jau redzu un apzinos, kā es sevi redzu, kur es esmu un kā es gribu. Es vēl nezinu ceļu tur, bet es apzinos, kur es eju. Un tad es skatos cilvēku, kam šis jau ir, un mans prāts nesaredz tur briesmas. Ja es tagad skatīšos sievieti, pieņemsim, kurā tur pārcēlusies uz Dubaju, Ameriku, es nezinu, kaut kur tālu priekš manis, kurai tur ir baigais penthouse, supermašīnas, entie saloni vai biznesi, liela komanda, un nezinu, tur aukle, pavārs un vēl, jūs saprotat, cita aina, cits dzīves līmenis. Un es iešu pie viņas, viņa man stāstīs to, kā ir viņai, viņa man stāstīs to, kāda domāšana ir viņai, man līdz tam. Es tā kā reāli saprotu, ja es ar viņu strādāšu, pieņemsim 3-4 mēnešus, pat pusgadu. Es 100 punkti, mans prāts jau bloķē mani, un viņš pateiks, ka mēs to nesasniegsim. Tad tev nav tāds produkts, tev nav tādas iemaņas, tev nav tādas finanses, un es nezinu nevienu, kas pusgadu laikā vai gadu laikā šādi varētu mainīt savu dzīvi. Jūs varat, ja jūs zinat, ierakstieties, būšu pateicīgi paskatīties. Manā praksē, manā redzes lokā nav neviena tāda gadījuma. Tāpēc es izvēlos tos, kur es redzu, ka man ir jāpastrādā. Ja ir jāmaina sevi, ja ir jāmaina domāšana, ja ir jādara citādāk, bet es saprotu, ka ja es iespringšu gadu, piemēram, vai pusgadu, šis ir reāli izdarāms. Un tā sajūta iekšā, kad es to varu, viņa man vēl ātrāk virza uz priekšu, man nenolaižās rokas. Ja es sekotu vai nopirktu kaut ko no sievietes, ar kuru es it kā miedarbojos, es būšu tā kā viņa, sekos vilšanās. Man nebūs tie miljoni skatījumi, man nebūs tagad pēkšņi māja, Amerikā vai Balī. Man nebūs personāls, nebūs, jo iespējams tas arī nav tas, ko es gribu. Es vienmēr un arī jums iesaku paskatīties un paņemt tos mentorus, kas ir nedaudz drosmīgāki, kas ir nedaudz augstāki. Un tā, es nekad nesaku, jūs nevarēsiet strādāt ar to top mentoru, varēsiet, bet jūs iesiet tur solis pa soli, pēc tam uzsitīsiet sev pa plecu, pateiksiet, mīļā, tu gāji pareizi. Tu gāji nesalaužot sevi, tu gāji nepazaudējot ticību sev, tu gāji savu ceļu solis pa solim būvējot stingru fundamentu, stingru pamatu. Bet tad, kad jūs raujaties pie tiem lielajiem, tad, kad jūs raujaties nopirkt kursu, apmācību, mentoringu pie tā, kam ir miljoni, kam ir krutas mašīnas, kruta dzīve, kas notiek gala rezultātā?
Jūs vienkārši barojat to sistēmu. Bet jums nav šie rezultāti. Būsim godīgi. Jums nav ne tie sekotāji, jums pazūd tā deksme, pēc pusgada 100 punktu, jo pie manis nāk meitenes, kuras pasaka, es tur pirku, es tur darīju, es tur iemācījos rīlus runāt. Jūs gājāt pie lielā blogera vai mentora, lai iemācītos runāt rīlos? Tiešām? Tad lūk. Ejiet tur pakāpeniski, ejiet tur baudot savu dzīvi, ejiet tur solis pa solim, lai nav kritiens lejā. Tas ir tas, ko es šodien gribēju pateikt, tas ir tas, kā izvēlos savus mentorus es vienmēr esmu gandarīta. Pēdējais mentorings man bija ar sievieti, ar kuru es iepazinos networkingā. Alla, es varu padalīties pilnīgi godīgi. Es no viņas daudz ko paņēmu, es dabūju ļoti lielu motivāciju, es reāli darīju, es jūtu uzlabojumus, es esmu drošāka un es pakāpos soli augstāk. Tagad es skatos mentoru vēl solīt augstāk, bet šis fundaments, šī pārliecība, šīs zināšanas, šī citādāka domāšana un gandarījums paliek ar mani joprojām. Izvēlies pareizo mentoru. Atā, piesako man arī Instagram un paliec ar mani šeit.